Vai esi kādreiz aizdomājies, kāpēc 21. gadsimtā mēs varam nosūtīt video uz otru pasaules malu sekundes laikā, bet nauda joprojām ceļo dienām ilgi? Lūk patiesība par strēpu un banku agregātoriem. Ko tev neviens nesaka? Brīdī, kad tu kā pircējs nospied maksāt, tava nauda no konta pazūd uzreiz, bet pārdevējs to savā kontā bieži vien neredz vairākas dienas vai pat nedēļas, un te sākas problēma mums visiem. Pārdevējs nevar izsūtīt tavu preci, jo viņam vienkārši šīs naudas vēl nav, par ko apmaksāt piegādi vai iepirkt jaunas izēvielas. Viņš gaida banku, bet tu mājās gaidi savu paku. Visi neapmierināti. Vainīgs lēnais starpnieks, un par šo gaidīšanu tu vēl piemaksā. Katrs procesors paņem 2 vai 3% komisijā. Pārdevējs nevar atļauties to zaudēt, tāpēc viņš vienkārši paceļ preces cenu. Beigās tieši tu pircēji apmaksā banku milzīgos peļņas rādītājus. Bet pats bīstamākais ir digitālais melnais caurums. Noteikti es dzirdēju stāstus, tu pēc aviobiļeti vai rezervē viesnīcu, nauda no konta aiziet, bet sistēma nobrūk. Rezultāts? Tu stāvi lidostā bez biļetes un bez naudas kontā. Banka saka, nauda ir rezervēta. Avio kompānija saka, ka maksājumu neredz, un tu paliec pusceļā uz vairākām dienām vai pat nedēļām, kamēr viņi veiks izmeklēšanu. Mēs barojam sistēmu, kas ir lēna, dārga un neusticama. Mēs esam kļuvuši par ķīlniekiem, starpniekiem, kuri mūsu laiku un nervus neekonomē. Vai nav pienācis laiks kam labākam? Tieši šī neapmierinātība lika pamatus kaut kam pilnīgi jaunam. Nākamajā video mēs parunāsim par brīdi, kad pasaule uzzināja par Bitcoin.